Nu, tā ir tā dzīvē. Rudens klāt, ziema pakaļ skrien. Un tad tu cilvēks atceries, kur tu liki pavasarī tās ziemas riepas. Un tad tev jānāk, jāmeklē, kaut ko tu atrod. Un saprot, nu jā, bet tu biji domājis šitā slikti ārā, mēs tas protektors tā kā ir, tā kā nav. Būtībā skaidrs ir tas, ka ja ir zem 10 grādiem plusā pa dienu, nu tad labāk tās ziemenes uzlikt. Nevajag gaidīt to, ka tu ieraudzīs aiz logu pirmo sniegu. Būs labi, lieciet laicīgi. Tas dažas dienas pabrauksiet, varbūt arī siltākā laikā nekas tām riepām nenotiks, nevajag spolēt tajā dienā. Bet ko vispār darīt ar ziemenēm? Ja tev vajag jaunu šitās, noteikti vairs nav liekams, viņas ir cietas. Kaut gan mums tāda vajadzīga rudenī tāda modes apskati, kas šobrīd ir tendence. Tā saucamie bestselleri. Sagatavojām tādu nelielu topčiku. Šis mums ir Pirelli Winter Ice Zero Symmetrico. Tā ir mīkstā sastāva, frikcijas riepa, daudz lanelītes ir. Sīkas. Asimetrisks protektors garantē, ka šī riepa būs diezgan klusa. Riepai 79 decibeli. Daudzām vasaras riepām ir tikpat un pat vairāk. Klam, šitā ir klasika, tā kā Levis džins, tā Goodyear riepa. Goodyear pilnīgs jaunums, Ultra Grip Ice 3, ledus, ziemas, sniega, kā saka, var teikt, karaliene, palielināts kontaktu laukums, ļoti daudz dažādas tehnoloģijas iestrādāts un ļoti daudz dažādu šķēlumu, lai būtu maksimāla bremzēšana uz ledus un sniega. Šī riepa paredzēta arī diezgan smagām automašīnām, tā skaitā elektroautomašīnām, kam ir tas palielināts svars, viņi spēja nest to svaru. Temperatūra vien viltīgi padarīšana. Padomājiet, paši vasarā arī gadās, ka dienas temperatūra no nakts temperatūras atšķirās kādiem 15-20 grādiem. Nu, bija vasarā tādas dienas. Nu, rudenī nekas nav mainījies. Rudenī tieši tāpatās mēdz būt tā, ka naktī tur 0, pa dienu varbūt plus 20. Tāpēc tā vasaras riepa tādā rudens naktī pie 0, viņa vairs īsti nestrādā. Klausies, nu šitā ir ritīgā riepa, ja tagad ziemas riepām obligāti jābūt 3 stūrītim, tad šitam pat nosaukumā ir 3 stūrīti. Triangle TI 501 modelis. Ja tu vēlies tādu brutālu risinājumu, gribu riktīgi uz ledus ar daudz radzēm, bet te pašā laikā ietaupīt, tad šis ir tieši tas risinājums. Nu, viņas tās skarbi. Viņi paskarbo. Tik daudzās līnijās tās radzes iet caur riepu. Kopējais daudzums uz vienu riepu ir 200 radzes. Un konkrētais modelis ir izstrādāts Somijā un testēts slavenajā Ivolo trasē Somijā, ko visi riepu ražotāji sauc par balto elli. Tā ķīnieši bijuši gastroļos uz Ivalo. Tieši tā. Klā, nu Yokohama arī ļoti dzirdās nosaukums. Aizgārda ledus sargs G075, riktīgi leģenda starp ziemas riepām. Favorīti vairākus gadus. Ne? Daudz gadus starp džipu riepām SUV klasē. Galvenie superrādītāji, kas ir šai riepai, ir tas, ka tā ir mīkstā frikcijas. Viņa tur lieliski ceļu uz ledus, sniega un ļoti labi nobraukumi. Restīvi, tas kalpošanas laiks var būt 4, pat 5, 6 ziemas. Un kā pats ražotājs norāda, pirmajās 3 ziemās tā veiktspējas atķere praktiski gandrīz nemainās, un tikai 4. sezonā principā iet uz leju. Klā, nu tā Maksis ir dzirdēts nosaukums, bet protektors izstāsta ļoti iespaidīgi un naidīgi. Ar šo riepu varēs visu kaut kur izbraukt, kādu veidu ceļi, tad galīgi nav šķērslis ārpus pilsētas, pa sniegiem, pa ledu, lūdzu uz priekšu. Riepa neskaitās nekāds jaunums. Projektora dziļums šajā gadījumā ļoti palīdz vienkārši rakties pa dziļiem sniegiem uz priekšu. Un rudenī, tad, kad ar katru dienu kļūst augstāks, vai jūs zināt, kuras ir pirmās vietas uz ceļa, kas piesalst? Pareizi. Pirmās vietas, kas piesalst, ir tilti un ceļu uzbērumi. Tur ir tāpat kā mājai. Ja tu, piemēram, uzcēl māju uz pāļiem, tev apakšā te pūš vējš un dzesējās, un arī augšā. Tad tev 2 reizes ātrāk atdzies nekā uz zemes esot. Tieši tāpat tās zem tilta, plīvo augsts gaiss un virs tilta viņš atdziest, piesalst un tajā vietā vispirms slīd. Pēc tam apsalst uzbērumi, kura ir augstāk par to pārējo zemes augstums pienāk klāt, un uzbērums viadukts kaut kādā augstāka vieta būs drīzāk sasals nekā pārējais ceļa gabals. Un pats tilts, tur, kur ir tā plānā gadē, tas būs pats pirmais piesals. Tā kā esam prātīgi un vērojam ceļu. Mēs vienkārši braucam taisni, bet zinām, ka, ja taisnajā gabalā apakšā ir caurums pāri dzelzceļam vai upei, tur slīdēs vairāk. Rādzes atšķirās no izskata no citām riepām. Jā, premium klase, XS North 4. Šeit ir līdz pat 250 radzēm uz vienu riepu. Un kas ir interesanti, savulaik ir aizgūs tieši radžu formu no rallija pieredzes. Kā pats Michelins arī apgalvo, ka starp ražotajām riepām viņa ražotā riepa ir viena no klusākām. Klaunu, šitā tāda arī smalkās mazās lamelītes ļoti daudz, tāda arī augsta tehnoloģija riepa diezgan. Jā, Cēluna Ķīna, kvalitatīvā Ķīna. Cēluna šogad ir oficiāli ielauzies starp pasaules top 10 ražotājiem.
Konkrēti šis modelis ir Ace Blazer Arctic, mīkstā sastāvā gumija ar daudzām lanolītēm priekš ledus. Ir asas kantītes, tas ir forši, lai mašīnu sanslīdē mazāk sanestu. Un, ja tu, teiksim, vēlies iekļauties kaut kādās noteikti budžeta ietvaros, tajā pašā laikā dabūt vismaz pārbaudītu kvalitatīvu produktu, tad Cylons noteikti ir viens no tiem. Kumho Korejas ražotājs, mīkstā sastāvā gumija. Šajā gadījumā šis modelis ir virzīta tipa, tad labi uzsākt braukt, labi bremzēšana. Slapi sniega un jā, jo ir skuiņa. Un kas ir interesanti, nodaluma indikators smilšu pulksteņa simbolā. Riepai dilstot, tam pulksnītim iekšā sāks pazust ar smiltiņas iet, vai tie punktiņi samazinās. Un tad, kad ir cauri, tad riepa tā kā savu... Viņš to bedrīt sākumā nepazudīs viens punktiņš, tā pazudīs divi punktiņi, beigās būs gluds skaits, ka beidzās. Tā. Šitas mums ir 255 45 R20. Parasti, kad mēs rudenī steigā pērkam ziemenes, mēs labi atceramies to 225 45 20 un ejam meklēt riepu. Bet tas jau ir tikai viens parametrs. Mēs taču tikko noskaidrojām, ka tad, kad tu to izmēru zini, tev ir vismaz 5 varianti, kādu to ziemeni tu gribēsi. Tā kā skatāmies arī protektorus, skatāmies to zīmējam, domājam, pa kuriem brauksim, un tad izvēlamies ar radzēm, bez radzēm, tādu autobāņu ziemeni vai skandināvu ziemeni, vai varbūt pat to visu zonu, kam mums kādos apstākļos var noderēt. Izvēlamies arī protektoru, ne tikai izmēru. Atceramies, ne tikai izmērs, bet arī protektors. Ja? Sarunāts?